Čau, Arbi. Čau, Norman. Nu, klausies, es saprotu, ka tu biji veikalā un sapirki produktus daudz. Ko mēs gatavojam? Šodien uztaisīsim ar tavu palīdzību manu izaicinājumu. Cīņa ar kotletēm. Ņemot vērā, ka tagad Rimčikos ir tikai jauns zīmols, Rivijs Smart, pa lēto. Es gan negribu teikt pa lēto, tāpēc, ka tas izklausās varbūt ne tā, kā tas patiesībā ir. Lētāk. Lētāk. Noteikti būs garšīgi, un tāpēc ar tavu palīdzību mēģināsim uztaisīt izcelās Simpsona kotletes šodien. Super. Tā. Man visvieglākais darbs. Es uzvāru kartupeļus un sagriežu salātus un iemācu tev uztaisīt kotleti. Izcili. Tātad, draugi, ja jūs nemākat vārīt kartupeļus, mēs liekam iekšā verdošā vai arī augstā ūdenī un vāram. Principā kartupeļi, kas sāk vārīties ūdens, jāvārī maksimāli 20 minūtes. Varam uzlikt taimingu. Tas, lai mums tā kaut kas notiek, lai mēs zinām. Šito es arī uz acu tīri, uz acu likšu. Jā. Es teiktu... Uz paciņu. Es teiktu ēdam karot uz tiem 800 gramiem īzī. Es skatos, ka tu esi paņēmis maizi. Maizīt, jā. Tad, parasti es nezinu, kāpēc tā tas no omītes laikam ir no krusmāts, kad viņi iemērcē pienā. Jā, tā mēs varam darīt. Tā. Piens. Principā puses paciņu jau aizies kaut kur. Un tad otra puses es vienmēr, ja mājās ņem šitādas nopērkt, tad es paņem. Kā tev šķiet, cik aptuveni izmaksā tavas, tādas vidējas vakariņas? Labi, ja mēs rēķinām. Jo mēs zinām, mums taču daudz kas ir mājās. Mums ir eļļa mājās, noteikti sāls mājās. Viņš tomēr nav jānopērk. Tā tavā galvā piemet. Es teiktu tā, ka varbūt es kļūdos, bet man kaut kā gribās domāt no 5 līdz 7 tajā diapazonā kā uz personu. Okay. Man liekas, mēs būsim šito pārspējuši. Tā kā uz leju vai uz augšu? Uz leju. Ok. Šito tevi visu mēs liekam klāt? Jā? Labi pusi. Es izdarīšu tādu lietu, pielikt šo rīmaistu. Tā sieru es sarīvēšu uz droši vien smalkās rīzes. Lai viņš tāds sajaukšu kopā ar sviestu, jo gribētos, es cerēšu, ka tā izdosies, gribētos, lai, kad viņi pārgriež, nedaudz tā kā iztek. Šis vienkārši, kad izkusīs, viņš būs, staifīgs. Un, lai dabūtu to tecēju, mums vajag sviestu. Mums ir 10 minūtes līdz biezenim, pa to laiku mēs arī kotletes uzcepsim. Ok, ņemam kārtīgi sauju, kotleti. Taisam vienu tādu kārtīgu un piepildam viņu. Tā foršo variantu. Šitā, tad, vai aizlokts iet, tur ir uzliec bišķiņu. Kā cepelīne, ne? Tagad čuk, tagad lietas te. Un tā jau ir nevis kotlete, bet kotlete. Kotlete. Vismaz nebaidzēs prasīt vēl vienu. Tā, ok, pāna mums ir. Mēģinām sept, ja. Parasti šādu, ieliek pie man. Sviests. Biezinājums ar kotleti. Kotleti. Yes. Šitā puse vienkārši dievīgi būtu norādīt. Ok, tā mēkam uz otras vēl. Tas tas labi. Vienkārši ir mazas sugas. Ļoti. Tāds kotlets es pirmo reizi dzīvē taisu. Būtu labi, ja būtu ēdāji, vai ne? Nē, mēs sagriežam to salāts šeit vēl. Tā, mums ir šitas, mums ir tas. Šķīvus sildīsim. Ko? Jopčik, čopčik. Jā, ok, tad varam servēt, ne? Jā. Ok. Tā es nekad ar biezeni nedaru. Ritīgi labi. Ok, super, fine. Ko? Smart vakariņas. Labi apetīt. Tieši tā, vari celt galdā. No ķimenīte nāciet pie galda. Mūsu Rivijs Smart vakariņas ir celtas galdā,
Un tagad ir pilnīgi godīgi būs jāpasaka, kā būs izdevusies cīņa ar kotletēm. Čau! Rītīgi labi. Aģi, kā tev kotletīti garšo? Laba? No 1 līdz 10, cik tad kāda atzīme lieta? Daudz? 10? Nu, galu rezultātā es teikšu tā, ka Rimī Smart stāsts nav kā pagatavot pa lēto, bet pagatavot lētāk un gudrāk un ne mazāk garšīgāk. Labāk!